Dārgie draugi, esiet sveicināti! Šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums Lūkšanai ir spēks. Man ir prieks, ka šajā reizē kopā ar mani ir Gaļina. Sveicināti, Gaļina! Sveiki! Pirms mēs runājam par lūkšanu, tu varētu mazliet pastāstīt par sevi. Mani sauc Gaļina. Es esmu 21 gads kā kristete. Un esmu pateicīga, nevienu brītiņu neesmu nožēlojuši. Dzīvojot ar Dievu, ir prieks un patīkams dzīvot šo dzīvi. Slavu Dievu! Bībelē mēs lasām kādu ļoti pazīstamu vietu, Mateja evaņģēlija 7. nodaļā. Lūdziet, tad jums taps dots. Vai tu esi piedzīvojis savā dzīvē, ka tu lūdz un Dievs atbild tavām lūkšanām? Amen. Es pēc tā tikai dzīvoju pēc šim apsolījumam, ka Dievs apsolījies, lai mēs lūdzam, bet lai lūdzojas pēc viņa prāta, lai notiek. Piedzīvojis daudz ir liecības par to manai dzīvē. Jā. Varbūt tu vari minēt kādu praktisku piemēru, ka tu esi lūgusi, varbūt par ka tev bijis kāda vajadzība, varbūt kāda īpaša vajadzība, kāds īpašs notikums tavā dzīvē, varbūt cilvēka situācija, kad apstākļi, kad esi lūgusi Dievu un prasījusi, jautājusi, un Dievs tev devis atbildi ļoti ātri. Sākumā ticības. Šis piedzīvojums ļoti daudz, bet tas pirmais bija, kā augt ticības, tā bijis. Es biju uz grupas, nestrādāju, un mājās viss beidzas, vīrs arī nestrādāja, un mums beidzas naudiņa nav, un maizita pēdējo bija, ja? Un Dievs, ko tagad darīsim? Un es saku, bišķiņ zudīties. Un pēc kāda brītiņa nāk kāds vīrietis, pa logu daudzas. Un jums ir paciņa. Man brīdums, no kurieni? No Amerikas. No kur tāds var būt? Saka, man nav nevienam, varbūt sajaukts kaut kas. Nē, jums Gaļina Mušinska, jūsu adresa, priekš jums parakstaties un saņemiet. Un tā bija liels prieks un pateicība. Pasnieks, jā? Pasnieki, karjeri. Kurjeri. Kurjeris. Kurjeris atveda un kaste un tāds spainis. Un tā bija vispirmā, un tā man ticībā vairojas no tā, ka Dievs klausa, ka Jēzus klausa manu lūkšanu, un viņš dod pēc sava prāta, lai viņa bērni nepaliek bez nekā. Un es par to ļoti, ļoti pateicīga, un daudz man ir tādus piedzīvojumus. To, ko pēc viņa prāta lūdzu, un piepildas. Es jau vispār lūdzu Dievu, ka lai Dievs man dod ticību, lai es varu augt, jo tas materiālas lietas nekad viņu nepietiks. Bet viņš dod tik, cik vajag, lai man pārmērīgi nevajag, bet lai tā man vienmēr pietik dienišķie maize sev un arī kam dot. Amen. Vairākas reizes mēs jau šajā raidījumā arī ar citiem esam runājuši un minējuši šo rakstu vietu, dzenieties pa priekšu pēc manas valstības un pēc manas taisnības, tad visas pārējās lietas mums tik dotas. Man tas ļoti patīk. Un tu to esi piedzīvojis, un kādu arī stāsti, ka ja mēs paļāmies uz Dievu, meklējam viņu vispirms savā dzīvē, staigājam viņa vārdā, viņu patiesībā, esam sadraudzībā ar viņu, tad viņš gādā par saviem bērniem, Gaļina, cik gadus tu esi Dieva bērns kopā ar Kristu? Cik gadi tev sanāk? 21 gads. 93. gada. Droši vien daudz tu esi piedzīvojis, daudz tu esi redzējusi, un Dievs ir darījis tavā dzīvē. Un tev personīgi arī pazīst, un tu esi daudz liecinājis un stāstījis, ka Dievs ir darījis lielas un varenas lietas tavā dzīvē, un arī pārdabiskas lietas. Jo Dievs ir pārdabisks Dievs. Es gribu atgādināt, mīļie, Dievs ir pārdabisks Dievs. Viņam visas lietas ir iespējams, un Dieva vārdā rakstīts, ka viņam nekas nav neiespējams. Bet tu varētu man pastāstīt, kāpēc tu sāki lūgt? Kāpēc lūkšana tavā dzīvē tik nozīmīga, tik svarīga? Jo vairāk kārt mēs arī runājam iepriekšējos raidījumos, ka, diemžēl daudz to šodien nepraktizē, to nepielieto. Tomēr lūkšana ir ierocis, vai ne? Tu tam piekritīsi, un tas mums ir jālieto, un bez lūkšanas man patīk, kā mācītājs Vilkersons, kurš tagad ir pie tā kunga, viņš sacīja,
neatrodam iespēju Dievam, kā teikt, atdalīt laiku priekš Dieva, atdalīt laiku, tad tās ir personīgas attiecības ar Dievu lūkšanu, jā. Tātad mēs kļūstam vāji, mēs kļūstam bezspēcīgi, bailīgi, un beigās, faktiski tā, ka mēs burtiski atveram ienaidniekam durvis, jā, un mēs ejam ne tai virzienā. Kāpēc tu lūdz? Tāpēc, ka šī pasaule ir ļoti daudz ienaidnieku un ļaunumu, ja? Un Dievs devies lūkšanu, lai aizstāvētu. Un svētais gars palīdz. Tas ir mana elpa, kā es elpoju, tā es lūdzu. Dievs man stāv klāt. Uz katra soli. Bez viņa, jo viņš grib, lai mēs lūdzam. Viņš grib, lai es lūdzu, prasu, un lai piepilda mani ar savu garu, jo es nelūkšu, man nebūs spēka. Un tā ir nozīmē lūkšanai spēks, lai mēs lūdzam. Kā vajag lūgt? Vajag lūgt ņem kaut kādas grāmatas, skaitīt kaut kādas lūkšanas vai kā? Protams, kā nevajag nekādas grāmatas. Kāpēc es jautāju vienkārši, daudz arī to tā dara? Svētais gars, tā kā bērni pie teva, piemēram, pie mammas skrien. Viņi lūdz, mamma dod, tētis dod man to, nopirkt man šo, es lūdzu no sava teva arī. Vienkāršā valodā. Vienkāršā valodā. Kā es māku, tā lūkšana tad ir saruna, vienkārši saruna. Ar Dievu. Ar Dievu, saruna, vienkārši Dievu. Nav vajadzīgs nekādas grāmatas, nekas tam līdzīgs. Tā kā man mācīts, Dievs iemācīja runāt, tā es ar viņu sarunājos, ar saviem vārdiem. Tas ir paldies Dievam, paldies Dievam. Un man pēdējā laika tikai Dievam pateicība. Par to, ka viņš man davējis dzīvību, un ka es varu dzīvot, varu redzēt, staigāt, un man tikai pateicība pateic. Slavu Dievam. Dievs ir varens un spēcīgs, un viņa gars darbojas, ja mēs piepildamies lūdzam no viņa. Slavu Dievam. Par ko tu vairāk lūdz ikdienā? Lai piepilda man ar spēku, ar mīlestību, lai es varu citam apliecināt, lai mani redzu Kristu, ka es esmu Dieva bērns. Tad droši vien lūdz arī par tuviniekiem, lūdz par cilvēkiem. Protams, šitas neatliekama daļa, kā lūgt par saviem bērniem, par savu ģimenēm. Pienāks tāds laiks, ka pēc apsoluma tā viņš būs atpēsties un pieņems. Es lūdzu par savu dēlu. Tu tici tam, ka lūkšana ir neatņemama no Dieva vārda, ka tas iet kopā. Tas iet kopā, jo lūkšana papildina Dieva vārdu, Dieva vārds lūkšanu. Svētais gars atgadina katru vārdu, kas ir rakstīts svētajos. Tev ir kāda tāda mīļa, tāda īpaša rakstuvieta, ko tev varbūt ne ikdienas, bet varbūt regulāri svētais gars atgādina, un tu to atceries un par to daudz domā. Man ir vispār ļoti daudz, bet tā viena īpaša. Ka ir situācijas, kādas situācijas, un tad Dievs atgādina. Daudzkārt netopēt pasaulē līdzīgiem. Šita patikams. Lūdzēt, tad jums taps dots. Ļoti daudz, ļoti daudz. Jēzus, viņš mums neapsolīja, ka mēs dzīvosim šeit virs zemes tā kā uz paradīzes, ka viss būs skaisti un brīnišķīgi. Viņš teica, ka būs arī kārdinājumi, vai ne? Ko darīt, kad ir kārdinājumi? Jālūdz, lai pasargā no tā, lai es neiekārdinos. Caur lūkšanu, tad mums ir jālūdz, vai ne? Jā. Un tas nav tik svarīgais, bet dzenieties par priekšu valstības jau. Un neiekarot tas, kas nav man dots. Bet kāpēc nelūdz? Redz, ka krīt iekšā un to dara un nelūdz tomēr. Nemeklē Dieva palīdzību. Cilvēki noteikti nav piedzīvojuši to spēku, nav ieklausījušies Dieva vārdā. Varbūt neticība cilvēkam. Kas piedzīvo, tic, tas ir saņems. Un pēc apsolījuma. Jēzus šeit Jāņa evaņģēlija 7. nodaļā, 37. pantā, viņš saka šeit tā: ja kāds slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer, kas man tic, kā rakstos sacīts, to no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes. Es gribu vēlreiz izlasīt. Ja kāds slāpst, tas lai nāk pie manis un dzer. Vai tu neesi pamanījis, ka šodien, diemžēl, daudz viņi meklē citas metodas un kaut kur citur meklē kaut kā sev piepildīt, aizvieto kaut kā? Jo cilvēkam
mums pašam jālūdz par sevi, neskatīties uz kādiem citiem apstākļiem. Mums jāskatās uz vārdu, lai Svētais Gars paskaidro, ko Svētā raksti saka. Bet ja cilvēki nelasa Bībeli? Viņš nevar saņemt. Tāpēc viņi viens no otra ņem savus pamatus, savus personīgus. Droši vien ar tādiem cilvēkiem ir jāstrādā. Jā. Ne visi var uzreiz tā pieaugt un saprast tās visas lietas. Tas ir grūtākais jautājums, tas jau tā ir. Tu tici, ka vienīgais ceļš, kā mēs spējam pastāvēt, stāvēt stipri uz Dievu vārdu pamatā, tās ir attiecības ar Dievu. Attiecības ar Dievu svētā vārdā. Nepietiek vien ar to, ka mēs aizējam uz baznīcu un nodziedam 3 korāļus. Noteikti, ka nē. Vajag apmeklēt draudzē, jāpiedalās visos pasākumos. Jo kā māsa viena minēja, viņa sacīja, ka mēs knapi varam nosēdēt 2 stundas kā te baznīcas solā, un tas ir viss. Un cilvēki nevar nosēdēt un nevar palūkt. Man dievkalpojums, ka 5 minūtes par... Slavu Dievam! Tad tu piedzīvo Dievu klātbūtni, vai ne? Liekas, ka pamās un pamās. Vēl garāk varēja būt. Jo svētdien pieder Dievam. Lai mēs augam, lai mēs mācāmies, lai lūdzam. Mēs arī iepriekšējos raidījumus esam runājuši par Dievu klātbūtni mazliet. Cik svarīgi tev ir Dievu klātbūtni piedzīvot? Tev taču ir svarīgi piedzīvot Dievu klātbūtni, vai ne? Protams, viņš iepriecina vienmēr. Tad rodas prieks dzīvot gribas. Ja? Nav tā kā dzīvēt citu no pasaulē dzirdēm. Apnekuši un šis tas trūkst un nav zudīšana. Ne, man prieks dzīvot, jo Svētais Gars man ir un dienišķie maize ir. Ka tu vari svētīt arī viens otru. Amen. Slavu Dievam. Es gribu izlasīt vēl vienu rakstu vietu no Jēkaba vēstules. Tu varēs nešķirt līdzi, es atšķiršu. Un tātad šeit 4. nodaļā un 3. pantā ir rakstīts, jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Un 2. pantā arī jūs iekārojat, jums nav, jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties, karojat, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Es zinu, ka tu savā dzīvē, tu teici, tu 22 gadus esi Dieva bērns, 22 gadus, jā? 93. Jā. Tu daudz, kam esi izgājis cauri gan priekiem, gan bēdām, gan uzvarām, gan zaudējumiem. Un esmu redzējis un es to piedzīvojis, ka tu esi lūgus Dievu. Un Dievam prasījis ļoti daudz un jautājis, un esi saņēmusi atbildi. Un es saprotu, ka tikai un vienīgi nākot pie Dieva, meklējot atbildi pie Dieva, nevis meklējot kaut kur citur, kā jūs sacījāt, nekādas citas metodas, nekādas citas iespējas, nekādas citi ceļi, jo Jēzus viņš sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Tikai pie manis ir atrasinājums, pie manis ir rezultāts. Tu taču to esi piedzīvojis. Jā, es jau ar savu vajadzību, savu pārdzīvojumu atdevu Jēzum. Un viņš gādējuši par manam lietam, un viņš piepildījuši. Jo bez viņa ziņas nekas nenotiek mana dzīvē. Viņš visu zina un atrisina. Slavu Dievam. Bija pārbaudījumi, bija visu kaut kas, bet Dievs deva man mieru. Jo viņš visu to kontrolē. Ja kam nenotiktu, viņš nepieļautu, bet Dievs pieļauj to, un es varēju pastāvēt tajās. Slavu Dievam. Tu jau sākumā mazliet minēji, ka Dievs bija atbildējis uz kādu lūkšanu. Varbūt tu varētu pastāstīt vēl varbūt kāds gadījums tāds. Varbūt par dziedināšanu, tu varbūt esi cietusi pie miesas kaut kur, varbūt kāda slimība bijis, varbūt kaita. Nu, varbūt tieši šajā brīdī, ko tu atceries, tu varētu varbūt izdalīt arī skatītājiem, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Man arī astma. Dievs dziedinājis mani. Dzird, mīļiet, tad Dievs dziedina arī no astmas. Joprojām viņš dziedina. Slavu Dievam. Un vairākas vajag iesapējas galva, rasmeslu, aizlūdzam, un pēc kāda britiņa. Nu, mazas lietas. Kā tas bija, tev astma? Man 90, ka nākot pie Dieva. Un momentā aizgāja projām? Tā, kādu laiciņu. Bet bija jāpacīnās, jā. Jāpacīnās, un Dievs darīja pēc sava prātā, tam, kam vajadzēja notikt. Tas ir notiek.
Un es ļoti, ļoti pateicīga, ka es varu kalpot tāda ziņa, jo viņš man, es jau sapratu, nebija tas uzmanības, ko, bet Dievs man deva, lai es kalpoju. Un es jau varēju brīvi iet un nesaistītos ar darbiem, bet varēju kalpot cilvēkiem. Slavdien. Kāpēc domā, kāpēc ir jālūdz par Latviju? Kāpēc ir jālūdz par Latviju? Nu, tāpēc, ka Svētais Gars zina, un iestājušas nemiers, un neviens, bet ja mēs visi lūksim, Dievs darīs. Jā. Īstajā laika pienāks brīdis, ka būs lūkšana paklausītā. Vai jālūdz par valdībām varām? Tā jau vārda rakstis, ka mēs lai lūdzam. Bet ir cilvēki, viņi tikai runā un tik sliktas lietas, valdība tā, valdība šitā, valdība tā un nelūdz. Daudz cilvēku aizdevu, kaut tā ejot pie ārsta arī koridorā sežot, uz to ārstu visu, ko sarunē, nu, kāda būs attieksme ārsta pret šīs slimo cilvēku. Un jau aizvesuši to garu, nelabu. Un tā arī uz valdību, mēs neesam nelabo, ja? Bet mums lai būtu attieksme ar labas attiecības, lai mēs ar mīlestību lūdzam, ne ar ļaunumu. Lai Gars darbojas, lai viņi tiktu brīvi, cerība, ticība, ka mainīsies. Vai tu tici garīgi atmodē Latvijā? Ticēt vienmēr jātic. Ticēt jātic. Ticu. Es zinu, ka daudz lūdz par garīgu atmodu Latvijā. Es pat lūdzu. Slavu Dievu. Kā tu domā, tas ir pēdējais jautājums, ko es tev jautāju. Kā domā, kāda būs garīga atmoda? Kāda tā vajadzētu būt? Jo, Nāk pie Dieva. Mūsu Tēva debesīs. Droši vien tas ir pats svarīgais, kad cilvēki atgriežas no grēkiem. No grēka. Un tad, ja grēka atziņa. Tad Dievs apžēlojas un sāksies atmoda. Kā atjaunojas uguns Dieva draudzē, vai ne? Jā. Tas ir ļoti svarīgi. Mīļie, mēs lūksim, un tas ir ļoti svarīgi, un meklēt Dievu vaigus savā dzīvē, pavadīt laiku ar viņu, runājot ar viņu, meklējot viņu, un ejot Dievu vārdā, gremdējoties Dievu vārdu patiesībā, un lai Dievs palīdz mums patiešām iesakņoties, stāvēt šai pamatā, un iet dziļāk, un es ticu, ka Dievs dos atbildi. Tu tici tam? Dievs dos atbildi. Debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu dzīvo vārdu, mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi liels un varens Dievs, mēs pateicamies, Dievs, ka Tu atbildi uz lūkšanām, Dievs, Tu esi atbildējis uz Gaļinas lūkšanām, Dievs, Tu esi darījis lielus un varenus darbus viņas dzīvē, un Tēvs, es lūdzu, dari, Kungs, savus darbus arī savu bērnu dzīvēs, Kungs, ik viens, kas skatās un klausās, mans Dievs, es lūdzu, Dievs, ka Tu savu vārdu apstiprini savu bērnu dzīvēs, Kungs, lai viņi redz Tavu varenību, Tavu vispēcību, Dievs, ka viņi redz un piedzīvo to, ka Tu neesi mainīts. Es lūdzu Tēvs to Jēzus Kristus vārdā. Amen. Šis bija raidījums, Latvijas lūkšana tīkla raidījums. Lūkšanai ir spēks, lūkšanai ir spēks. Amen. Lūkšanai vienmēr ir spēks, un mēs to esam piedzīvojuši, mēs to esam baudījuši, un lai Dievs palīdz jums to arī piedzīvot. Meklēsim, sauksim, un Dievs mums atbildēs. Lai Dievs jūs bagātīgi svētīgi kopā bija ar mani Gaļina Mušins, lai Dievs tev svētīgi, Gaļina. Paldies, un ja tas kungs ļaus, mēs nākamreiz atkal tiksimies. Visu labu. Ar Dievu. Ar Dievu.